Nepareizās durvis. Šodien manam draugam Mārtiņam ir dzimšanas diena. Mēs sen nebijām redzējušies, tāpēc nolēmu viņu pārsteigt ar nelielu dāvanu un apsveikumu. No rīta es iesaiņoju dāvanu, nopirku kūku, vēlreiz pārbaudīju adresi telefonā un devos ciemos. Man likās, ka viss ir kārtībā, tikai mazliet uztraucos, jo nezināju, vai viņš būs mājās. Kāpņu telpā smaržoja pēc kafijas. Es piegāju pie durvīm un nospiedu zvanu. Durvis atvēra svešs vīrietis. Labdien, atvainojiet, vai šeit dzīvo Mārtiņš? Es atnācu viņu apsveikt dzimšanas dienā un atnesu dāvanu un kūku, es teicu. Nē, šeit dzīvoju es, bet es jūs nepazīstu. Mārtiņa te nav, un šodien noteikti nav mana dzimšanas diena, viņš pasmaidīja. Sapratu. Laikam esmu sajaucis adresi. Piedodiet, es teicu. Man kļuva karsti. Es ātri izvilku telefonu un pārbaudīju vēlreiz. Tad paskatījos uz adresi un sapratu, ka esmu sajaucis dzīvokļa numuru 24 un 42. Es jutos muļķīgi. Es vēlreiz atvainojos, atvadījos un aizgāju uz pareizo stāvu pie pareizajām durvīm. Pa ceļam es vēlreiz paskatījos uz numuru, lai nekļūdītos. Šoreiz durvis atvēra mans draugs. Viņš uzreiz pamanīja kūku un maisiņu un iepleta acis. Tu atnāci, tu atcerējies, viņš teica. Es šodien par tevi domāju. Mēs tiešām sen neesam tikušies. Paldies, ka atnāci, man ir ļoti patīkami. Gandrīz aizgāju pie nepareizā kaimiņa, es smējos un ātri izstāstīju visu stāstu. Nāc iekšā, iedzersim tēju. Galvenais, ka tu atnāci, Mārtiņš pasmaidīja. Es arī pasmaidīju, jo viss beidzās labi. Mēs ilgi sarunājāmies, atcerējāmies un smējāmies. Dzērām tēju, ēdām kūku, un durvju numuri tajā brīdī vairs nebija svarīgi. Nepareizās durvis. Šodien manam draugam Mārtiņam ir dzimšanas diena. Mēs sen nebijām redzējušies, tāpēc nolēmu viņu pārsteigt ar nelielu dāvanu un apsveikumu. No rīta es iesaiņoju dāvanu, nopirku kūku, vēlreiz pārbaudīju adresi telefonā un devos ciemos. Man likās, ka viss ir kārtībā, tikai mazliet uztraucos, jo nezināju, vai viņš būs mājās. Kāpņu telpā smaržoja pēc kafijas. Es piegāju pie durvīm un nospiedu zvanu. Durvis atvēra svešs vīrietis. Labdien, atvainojiet, vai šeit dzīvo Mārtiņš? Es atnācu viņu apsveikt dzimšanas dienā un atnesu dāvanu un kūku, es teicu. Nē, šeit dzīvoju es, bet es jūs nepazīstu. Mārtiņa te nav, un šodien noteikti nav mana dzimšanas diena, viņš pasmaidīja. Sapratu. Laikam esmu sajaucis adresi. Piedodiet, es teicu. Man kļuva karsti. Es ātri izvilku telefonu un pārbaudīju vēlreiz. Tad paskatījos uz adresi un sapratu, ka esmu sajaucis dzīvokļa numuru 24 un 42. Es jutos muļķīgi. Es vēlreiz atvainojos,
atvadījos un aizgāju uz pareizo stāvu pie pareizajām durvīm. Pa ceļam es vēlreiz paskatījos uz numuru, lai nekļūdītos. Šoreiz durvis atvēra mans draugs. Viņš uzreiz pamanīja kūku un maisiņu un iepleta acis. Tu atnāci, tu atcerējies, viņš teica. Es šodien par tevi domāju. Mēs tiešām sen neesam tikušies. Paldies, ka atnāci, man ir ļoti patīkami. Gandrīz aizgāju pie nepareizā kaimiņa, es smējos un ātri izstāstīju visu stāstu. Nāc iekšā, iedzersim tēju. Galvenais, ka tu atnāci, Mārtiņš pasmaidīja. Es arī pasmaidīju, jo viss beidzās labi. Mēs ilgi sarunājāmies, atcerējāmies un smējāmies. Dzērām tēju, ēdām kūku, un durvju numuri tajā brīdī vairs nebija svarīgi.